Sveiki, draugi! Ļoti atvainojos par slikto audio, bet šim video, diemžēl, bija ļoti slikts audio. Tātad īsumā par copi mēs es ķeru breikšus, vismaz mēģinu. Tātad šeit skatāmies, kā man bija parunāja par ko, kas kā, un neko īsti, tāpēc nekas tāds ietverams. Tātad turpinājumā diezgan daudz nevajadzīga audio, tāpēc jūs nekavēšu, tāpēc skatieties tālāk. Ir barotos, man ir 3 veidi. Viena šitāda, viena šāda feeder koncepta, un otra šitāda regulas feeder koncepta. Šitā ir vairāk iebarošana, 60 minūtes. Tā kā es viņu pamatā neizmantos, vienkārši iebarošu priekšā. Kas vēl man ir? Man ir kārbiņa, kur ir āķi, būšu bumbiņas, karbītes. Tad vēl man ir šādas karbīnes un stoperi. Tālāk man tad ir pavadiņu materiāls feeder gumija. Un tad ir tikai sīkumi, tādi kā zvaniņi, spīgulīši. Es izmēru, jo man feeder koncepta feederim, nedara liela ela. Tālāk tad man ir mietiņš uzglabājumam tīkliņam. Tālāk man ir vēl viens zvaniņš atrājis. To es īsti neizmantoju, tad ir 2 naži. 2 naži, es nezinu, kāpēc 2 naži, vienkārši sieva. Un tad ir āķi izņēmēs. Vakar man personīgi ļoti izglāba. Kur te ir bilde, kur es izvilku 700 gramu raudu, un es pat tas ir tā. Tā kā tas ir apmēram par to, kas man ir kastē. Es vairāk vispār neņemu, nav vajadzības, vienīgais dažādas var barotavas, tās man gan ir. Barotavas man kopā ir 5, ja neskaita to, kas uz konceptu. Tā kā apmēram tā. Labi, tiekamies un tad pastāstīšu par aprīkojumu. Crazy shit I did tonight. Those will be the best memories. She's nothing like the girl you've ever seen before. I wanna run away. Hey, you are on my side. You'll leave this world behind. Give me a man that can make my umbrella. But when you're where we are, shut on the mouth of jeans with the bird. The whole club was looking at her. Augšā karbīne ar virpulīti. Karbīne ir, lai es varu noņemt sistēmu un iegli uzlikt barojumu barotavu. Tātad ir viens kēmriks, ir tāds labs gabaliņš. Ir tā karbīne, kur es jums rādīju, ar barotavu. Vēl viens kēmriks, tad aiziet gabaliņu kaut kādi, nezinu, 20-30 centimetriem feeder gumiju. Un tad ir ap pusmetru tāda palata. Tagad ātri uzpildīšu tārpus un tad tieksim sākam. Tad citu pirms es metu iekšā aizmirst piebilst. Ar ko atšķiras feeder kasetes no parastos poļu kasetēm? Jo kā? Man šai spolei feeder koncepti Imperium 8, ko es starp citu Salmo pērkot feeder konceptu distants kātu jebkuru, dabūnu šo spoli komplementāciju. Tātad kāda atšķirība? Ir viens, es nezinu, kādi saucās, labi sauksim par stoperiem. Viens stoperis,
un te ir otrs stoperis, 2 stoperi. Tātad tas palīdz tā, ka es īsti nezinu, bet tā ir vienkārši atšķirība. Es saku, es neesmu baigais profesionāls, tas ir vairāk iesācējiem, galīgākajiem, lai būtu pirmie soļi fīderēšanā. Tad apmēram tā, jāmet iekšā un jāatspēj tālāk. Strādā iebarošana. Iebarošana strādā tādā veidā, ka es paņemu barotavu lielo, reku, man plaukta šāda te, ar ko vēl var salīdzināt. Nezinu. Labi. Reku, polīti. Jo šitos ļoti iesaku. Salmo, huku, lengtas neilonu. Ļoti laba pavada. Vienkārši super palīdzīgs materiāls ir. Rekur ir 20 un rekur 17. Tātad, tāds rekur ir Daiva Enzo un Tolergam var salīdzināt. Tāda apmēram. Starp citu feeder gumijas iesaku ņemt 1 mm. Salmo to visu var atrast, droši. Ejiet un prasiet tikai. Es jau šo links aprakstā. Tātad, barotava, es tāpēc kādu turu karbīni, lai vienkārši ar noņemt sistēmu un uzlikt barotavu. Kaut kas uzlikt. Tad es vienkārši iepildu barību, ļoti lielu barotavu. Un vienkārši metu iekšā uz to punktu. Es tā kā uztaisu segu ar barību, lai breksis nāk, viņš baros, viņš tā kā cūka. Kaut kas salīdzinoši ar cūku. Viņš tikai ēd. Un ja barībai vēl ir piejaukti baltie, tad viņš tos baltos arī ierauga, ēd. Un, jā, mani baltie, viņš arī tos apēd. Bet labāk ir griezti baltie. Es parasti negriežu, daži griež, tas ir tā, ka, kā kuram. Bet tā ir iebarošanas barotā. Bet kāds ir pamatā izmantojas? Viņas īstās diezgan maziņas. Viņas ir arī maziņas ļoti. Bet tas tā kā pamata, rekur ir 80 un rekur ir 60. Viņas tāds maziņas ir. Tad viņas tālu lido un viņiem vēl tad zelkšņi ir, un viņas labi ieķeras gruntī. Tā kā tas ir tas, ko es izmantoju. Tas, kas man patīk, jums, protams, varbūt būs savādāks viedoklis, varbūt jums pamatā patīk šādas lielās nestas. Es nezinu. Jūs droši izvēl. Tā kā tā. Man jātapiet sopē.
Kaut kas ir. Sādošu plaukstu. Šitie labi puiši īstenībā, bet es viņus nepaturēšu. Es nāku pēc brekša un es turos pie mērķa zivs. Tas ir tā kā likums, teiksim tā. Laišu man atpakaļ. Es iesaku braukt copēt, jo tas ir pirmkārt jautri, otrkārt, interesanti. Tādā ziņā, ka citreiz, tā tā kā loterija, es saku, azartspēle. Citreiz tu uzvari, citreiz tu pamatīgi, teiksim tā, dabūni pa mizu. Jo, citreiz tev vienkārši slikti laikapstākļi zivi nav, citreiz ir slikti laikapstākļi zivis ir, vai arī smuki laikapstākļi zivis nav. Jūs sapratāt, mēram. Tā ir tāda laimes spēle. Nevar tieši pateikt, ka ņems vai neņems. Varbūt perfekts laiks, bet zivis neņem. Kaut kas viņām nepatīk, varbūt. Ir kaut kā tā. Tā kā, jā, sakrāsim 100 abonentus, uztaisīšu konkursiņu par godu 100 abonentiem. Un tad jā, tiekam līdz 100. Kaut kas var būt.
Vismaz 200 litri. Nav nekas iespaidīgs. Bet, ir, jā. Tāds. Mini plicīts. Un ko palīdz sāķīnītis? Viņš strādā tā, ka aptina pauklu. Aptina pauklu. Te ir tāda gropīte. Pauklu nostiepi. Un vēl priekšā jūs mutē un ātriņi māķi. Lūdzu. Šis ies atpakaļ. Šo palaidīsim. Un gaidīsim. Kāpēc tas ziņas maz? Nu, labi. Dažiem tas liekas nežēlīgi, bet tā zivs ātrāk atžirkst. Ja ir tas tā kā, teiksim tā, tas šoks, ka viņa ātri atžirkst. To ņemot vērā, viņa ātrāk aizpeld vienkārši. Tas ir viss. Daži tur laiž tā kā līdekas, bet vienkārši ātri iemetos, ka nebija čakri. Tur nav jāčakarēt, tā copa, atkrīt. Bez čakri, draugi. Tātad, rekur video klips no vakardienas, iepriekšējās dienas. Tātad, es biju izjūtas 38 cm rauda, 700 grami. Tā kā jā, tas ir apmēram tas, un video, diemžēl, beidzās ar šo noslēgumu. Un jā, tiekās nākamajā video. Jā, principā, vairāk nav ko piebilst. Abonējiet kanālu, uzspiediet laiku, es ļoti novērtētu un doju līdz nākamajam video.